Mūsu svētceļojuma tēma ir par lūgšanu. Ko jūs, kas var parunāt, kas jums palika atmiņā no pirmās dienas, kad mēs runājām par lūgšanu, un, ja sanāca vakar vēl pārdomāt par lūgšanu, mēs pirmajā reizē atklājām to, ka no Dieva mēs varam visu lūgt. Un Dievs ir tāds, kas nevis sēž tronī un kā karalis, kas pārvalda, bet viņš ir mūsu mīlošs tēvs, kurš mēģina mums atklāt veidus, jeb vārdus, kas mums palīdz šo lūgšanu izteikt un veidot. Un tāpēc šodien mēs turpināsim, jeb sāksim mūsu ceļojumu par lūgšanu un sāksim ar veco derību. Apskatīsim dažus vecās derības praviešus, kas mums palīdz iepazīt lūgšanu kā mūsu šo saucienu un vēršanos pie Dieva. Un pirmais ir pravietis, kuru mēs ļoti labi pazīstam. Esam daudz lasījuši, principā katru gadu lieldienu laikā arī lasām kādu fragmentu ar notikumu no viņa dzīves, un šis pravietis saņem šo Dieva aicinājumu balsi, kas viņu sauc doties ceļā. Varbūt jūs pateiksiet, kas tas par pravieti? Ar Abrahama lūgšanu. Tātad viņš saklausa balsi, kas mudina, aicina viņam doties prom no dzimtenes, no dzimtas saknēm, lai virzītos principā uz kaut ko jaunu, uz jaunu šo nākotni. Un viss tas ir balstīts uz solījumu, kuru viņam jāpaļaujas. Un principā uzticēties šādam solījumam nav viegli, un tas prasa drosmi, jo viņš nesaņem neko kā tikai solījumu. Un Abrahams paļāvās. Viņš dodas ceļā, klausās Dieva balsī un paļaujas uz viņa vārdu. Un tas ir svarīgi. Viņš paļaujas uz Dieva vārdu. Līdz ar šo viņa iziešanu rodas jauns veids, kā izprast attiecības ar Dievu. Tieši šī iemesla dēļ Abrahams lielajās ebreju, kristiešu un islāma tradīcijās ir klātesošs kā ideāls Dieva cilvēks, kas spēj būt pakļauts pat tad, ja viņa griba izrādās grūta un nepilnīgi saprotama. Jo apsolījums, ko Dievs deva Abrahamam, šķiet, ka nav īsti saprotams par šiem pēcnācējiem, kas būs kā zvaigznes debesīs tajā brīdī, kad viņa sieva Sāra bija neauglīga. Bet Abrahams paklausa, un tādējādi viņš ir vārda cilvēks. Kad Dievs runā, cilvēks kļūst par šī Dieva vārdu uztvērēju. Viņš tā kā pieņem sevī Dieva vārdu, kura kļūst daļa no šīs pasaules, daļa no šīs dzīves. Mēs varētu teikt, ka šis Dieva vārds, kas ienāk mūsu sirdī, tā kā pieņem miesu, mūsu miesu pieņem. Un tas ir liels jaunums šajā reliģiskajā ceļojumā, ka ticīgā cilvēka dzīvi sāk saprast kā aicinājumu. Tātad cilvēks ceļo pa šo pasauli, bet ar šo solījuma spēku, kas kādu dienu kaut kad piepildīsies. Un Abrahams ticēja Dieva apsolījumam. Un šķiet, ka arī mēs ceļojot šajā svētceļojumā vai savā ticības dzīvē, mēs arī ticam apsolījumam, ko šobrīd līdz galam neizprotam. Kas būs tās debesis, kas mūs sagaidīs, kas ir tas, ko Dievs mums sola. Bet mēs ejam uz turieni paļāvībā un ticībā, nezinot īsti uz kurieni, kas mūs sagaida.
Un Abrahamam bija šī uzticība. Viņš ar savu dzīvi, ar savu piemēru mums māca iet šo ticības ceļu. Ceļu, kurā Dievs veido mūsu ticības vēsturi. Viņš vairs nav kaut kas neredzams, kā kosmiska parādība vai kaut kas tāls no cilvēka. Abrahama Dievs kļūst par manu Dievu, manas personīgās vēstures Dievu, kurš vada mani, katru manu soli, kurš ir kopā, nepamet, un viņš ir pavadonis visos piedzīvojumos. Un te, protams, mēs varam pārdomāt, kāda mums ir pieredze ar Dievu, vai mēs spējam uzrunāt Dievu kā mans Dievs, Dievs, kas mani pavada, kas vada manus soļus un nepamet, vai mums ir šī pieredze. Un Abrahams sniedz arī tādu interesantu lūkšanu piemēru, un tas ir saistīts ar notikumu, kad viņš aizlūdz par Sodomu un Gomoru. To mēs varam lasīt radīšanas grāmatas 18. nodaļā, kad pilsētās bija tik pilnas ar cilvēkiem, kas piekopa netiklību, bija izvirtība, liela valdīja, un tādā pakāpē, ka Dievs vēlējās iejaukties, lai iedibinātu taisnību un apstādinātu ļaunumu, un viņš to vēlējās darīt, iznīcinot pilsētas. Un tad iejaucas Abrahams un aizlūdz. Un Dievs viņam nolēma atklāt to, kas notiks. Un Abrahams Dievam prasīja, vai tad tu iznīcināsi labo kopā ar ļaundari. Un lasot dziļāk šo fragmentu, mēs varam atklāt, ka Abrahams lūdzas ne tikai par labajiem, bet par visiem iedzīvotājiem. Un tas atklāja jaunu izpratni par taisnību, ne tādu, kas aprobežojas ar vainīgā sodīšanu, kā bieži mēs uztveram šo taisnību, arī tā tiesu sistēma ir tādā veidā būvēta, bet ar atšķirīgu dievišķu taisnību, kura tiecas pēc labā un rada ar piedošanu, kas grēcinieku pārveido, maina viņa pārliecību un glābi. Ar to viņš pauž pārliecību, ka kungs ir žēlsirdīgs. Viņš nelūdz neko pretēju Dieva būtībai. Jo vairāk samazina cilvēku skaitu, atceraties šo fragmentu, kur no sākuma Abrahams lūdz, vai iznīcināsi, ja būs pilsētā 50 taisnīgie. Un tad šis skaits samazinās. Un katru reizi Dievs uz šo lūgumu atbild, es saudzēšu, es neizpostīšu, es to nedarīšu. Kungs nevēlas nāvi, viņš vēlas atgriešanos un lai dzīvotu. Un būt izglābtam nenozīmē vienkārši izglābt no soda, bet būt atbrīvotam no ļaunuma, kas mūsos mājo, no grēka. Un tāpēc ir nepieciešama šī iekšējā pārveidošanās. Sākums, no kura sāktā ļaunā pārveidošanu par labo, ienaidu par mīlestību un atriebību par piedošanu. Diemžēl Sodomā un Gomorā tas nebija atrodams, bet tas, ko mēs vēlāk redzam šajā iemiesošanās noslēpumā, mēs redzam to, ka tas, kas notika, ka Jēzus nāca pasaulē, mēs tiekam nodrošināti ar to, ka ir kāds taisnīgs cilvēks. Ir šis taisnīgais, jo Dievs pats sevi dara par cilvēku, un taisnīgais būs vienmēr. Un tā atklājas šī Dieva bezgalīgā mīlestība. Tas ir uz katra cilvēka lūgšanu tiks saņemta atbilde. Ik viens mūsu aizlūgums tiks uzklausīts. Un skatoties uz Abrahamu, mēs varam mācīties no viņa lūgšanas aizvien vairāk atvērt sirdi
Dieva pārbagātāja žēlsirdībai, lai ikdienā lūdzoties, mēs prastu vēlēties cilvēces pestīšanu un ar neatlaidību un uzticību to lūgt kungam, kas ir liels mīlestībā. Tātad mēs no Abrahama mācamies šo paļāvību, uzticību un arī šo neatlaidību un vēlmi glābt cilvēkus. Tālāk mēs ejam pie nākamā vecās derības patriārha, kurš sākotnēji bija ļoti viltīgs. Viņam bija dvīņu brālis, un viņu starpā valdīja tāda sāncensība ilgstoši. Tā varbūt jums nāk prātā jau uzreiz pravietis patriārhs, kurš tas varētu būt. Tad es paturpināšu. Viņš bija, kas otrais piedzima, dviņi arī ne jau reizē piedzimst, ja? Tātad viņš otrais piedzima, un viņš ar viltu iegūst sava brāļa pirmdzimtības tiesības no tēva. Jēkabs. Jā, un viņa brālis Ēzavs. Viņš ar viltu ieguva šo pirmdzimtības tiesības, un tas bija tikai pirmais no tādas viltību sērijas, ar kurām viņš, principā negodīgi rīkojās. Un vārds Jēkabs, principā, arī nozīmē kādu, kurš ir viltīgs savās darbībās. Un šķiet, ka būdams spiests bēgt tālu no sava brāļa, viņš gūst panākumus savā dzīvē. Viņš ir lietpratīgs biznesā, kļūst bagāts, kļūst par milzīga ganāmpulka īpašnieku. Ar neatlaidību un pacietību viņam izdodas aprecēt Lābana skaistāko meitu, kurā viņš patiesi iemīlējies. Jēkabs mūsdienu vārdiem runājot ir tāds pašpietiekams, pašveidots cilvēks ar savu atjautību, viltību. Viņam izdodas iegūt visu, ko vēlas, taču kaut kas viņam pietrūkst. Viņam trūksta dzīvu attiecību ar savām saknēm, savu vēsturi. Un kādu dienu viņš sadzird šo aicinājumu doties uz mājām, uz savu dzimteni, kur joprojām dzīvo viņa brālis Ēzavs, ar kuru viņam ir šādas saspīlētas attiecības. Jēkabs dodas ceļā ar daudz cilvēkiem un dzīvniekiem, un sasniedz tādu Jaboks traumi, un radīšanas grāmatā 32. nodaļā mums apraksta interesantu epizodi. Tajā teikts, ka pēc tam, kad visi viņa cilvēku un mājlopi šķērso šo straumi, patriārhs paliek viens svešā upes krastā. Viņš paliek pārdomās, kas viņu sagaida nākamā dienā. Ar kādu attieksmi pie viņa nāks brālis Ēzavs, kuram viņš bija nozadzis šīs pirmdzimtības tiesības. Jēkabā prātā šķiet bija tāds liels domu juceklis, virpulis, šaubas, neziņa. Un nakts, kas pēc būtības ir labvēlīgs laiks, lai darbotos apslēpti, varēja būt kā plāns, ka nakts laikā viņš varētu ieiet nemanīts Ēzava teritorijā, bet satumstot, kāds svešinieks viņu satver un sāk ar viņu cīnīties. Viņš ar savu atjautību bija centies glābties no bīstamās situācijas, domāja, ka visu pārņēmis savā kontrolē, bet te viņam nākas iesaistīties šajā noslēpumainā cīņā. Katehizmā šo epizodi skaidro no šī apraksta baznīcas garīgā tradīcija ir saglabājusi lūgšanas simbolu kā ticības cīņu un neatlaidības triumfu.
kurš atcerās šo fragmentu, ka Jēkabs cīnījās visu nakti, neatlaižot savu pretinieku. Beigās Jēkabs uzvar, lai gan īsti nav skaidrs, kurš ir uzvarētājs. Pretinieks, ar kuru šķiet Jēkabs bija aizturējis un uzveicis, nevis piekāpās patriarha lūgumam pēc svētības, bet jautā viņa vārdu. Un tas ir tāds nozīmīgs pavērsiens, jo zināt otra vārdu būtībā nozīmē sava veida varu pār šo personu, jo Bībeles izpratnē vārds ietver dziļāko patiesību par cilvēku, atklāj tā noslēpumaino likteni. Mēs zinām, ka katram vārdam ir šī nozīme, un tad viņš līdz ar to atklāja to, kas šis ir par cilvēku, viņa vēsturi, viņa identitāti. Tāpēc zināt, kā cilvēku sauc, nozīmē zināt patiesību par viņu, un tas ietver arī šo sava veida varu pār šo cilvēku. Tas man atgādina, protams, šīs epizodes no egzorcisma, kad ļaunajam garam prasa arī vārdu, lai viņu izdzītu, prasa viņa vārdu, un uzzinot vārdu, iegūst šo varu pār viņu arī. Tas nedaudz man uzreiz personīgi dod šīs asociācijas. Un tāpēc tad, kad Jēkabs pēc svešinieka lūguma atklāja savu vārdu, viņš principā sevi nodod viņa rokās. Tā ir sevis uzticēšanas veids, kā sevi pilnīgi atdot otram. Un ar šo uzticēšanos Jēkabs paradoxālā kārtā arī uzvarētājs, jo saņem jaunu vārdu. Un tajā pašā laikā viņa pretinieks atzīst Jēkabu par uzvarētāju. Šis noslēpumainais cīkstonis jautā un saka, tu vairs nebūsi Jēkabs, bet, kurš atcerās kā, jā, pareizi, bet Izraēls, jo tu cīnījies ar Dievu un cilvēkiem un esi uzvarējis. Viņš maina savu vārdu, viņš maina savu dzīvi, viņš maina savu attieksmi. Tevi sauks par Izraēlu. Tad Jēkabs arī jautā, saki man savu vārdu. Un otrs, šis noslēpumainais pretinieks to neatklāja, bet gan dod svētību. Un Jēkabs saprot, ka ir sastapis Dievu vaigu vaigā. Jēkabs tātad guva virsroku, uzvarēja, un to mēs dzirdam apliecina viņa pretinieks, bet Jēkaba jaunā identitāte, Izraēls, nozīmē Dievs ir varens, Dievs uzvar, kuru saņem no šī pretinieka, principā apstiprina un norāda to, ka Dievs ir uzvarējis. Un šī cīņa ar Dievu ir šī lūkšanas metafora. Šajā naktī, pateicoties šai cīņai, patriarhs mainās. Viņš nav situācijas saimnieks. Viltība viņam neder. Viņš vairs nav stratēģisks un aprēķina cilvēks. Jo Jēkabam nav ko atdot Dievam, izņemot savu vājumu un savu bezspēcīgu, kā arī savus grēkus. Un tieši šis Jēkabs saņem Dieva svētību, kuru viņš prasīja pirms brīža, un tā tiek sniegta un nav iegūta ar viltību. Dievs to dāvāja nesautīgi. Sākumā Jēkabs bija pašpārliecināts cilvēks, kurš paļāvās uz savu asprātību, kas bija necaurlaidīgs žēlastībai, izturīgs pret žēlsirdību. Viņš nezināja, kas tas ir. Es esmu šeit, es esmu pavēlnieks. Bet Dievs izglāba to, kas bija pazudis. Lika viņam saprast, ka ir ierobežots, ka viņš ir grēcinieks, kuram vajadzīga žēlastība, un viņš viņu izglāba. Mums arī ir šādas tikšanās ar Dievu, varētu teikt, naktī, mūsu dzīves naktī, tumšos brīžos, grēka brīžos, dezorientācijas brīžos. Un tur vienmēr ir šī satikšanās ar Dievu. Un viņš mūs pārsteigs brīdī, kad mēs viņu negaidām.
kad būsim vieni. Tajā pašā naktī cīnoties ar nezināmo, mēs varam saprast, ka esam tikai nabagi, bet tieši tad, tajā brīdī, nevajag baidīties, jo Dievs dodas mums jaunu vārdu, kas satur mūsu dzīves jēgu. Viņš mainīs mūsu sirdi un piedāvās svētību, kas paredzēta tiem, kuri ļāvuši sevi mainīt. Šis ir skaists aicinājums ļauties Dievam mainīt mūs. Viņš zina, kā to izdarīt, jo pazīst katru no mums. Un tāpēc mēs varam lūgt Dievam: Kungs, tu mani pazīsti, izmaini mani. Lūkšana ir vieta, kas mūs izmaina. Tālāk pie nākamā pravieša, kurš ar savām bailēm un iebildumiem pretojās Dievam. Viņam Dievs aicināja viņu parūpēties par Izraēla tautu, bet viņš pretojās, viņš uzskatīja, ka nav šīs misijas cienīgs, viņš nesaprot Dieva vārdu, viņam raustās valoda, viņš baidījās uzstāties cilvēku priekšā. Un tas ir Mūzus. Vārds, kas visbiežāk izskan no Mūzus lūpām katrā lūkšanā, ko viņš vēršas pie Dieva, ir jautājums. Kāpēc? Kāpēc tu mani sūti? Kāpēc vēlies atbrīvot šos cilvēkus? Tas ir dramatisks fragments, kurā Dievs pārmet Mūzum neusticēšanās trūkumu, un līdz ar to viņš neiekļūst apsolītajā zemē un nomirst tieši pie robežas pirms ieiešanas. Ar šīm bailēm, ar šo svārstīgo sirdi, vai Mūzus varēja lūgt? Patiešām, Mūzus šķiet cilvēks tāpat kā mēs. Tas notiek ar mums, ja mums ir šaubas. Kā mēs varam lūgt? Bet Mūzus nenoraida Dievu un arī savu tautu. Viņš ir uzticīgs Dieva balsī. Tāpēc Mūzus nav autoritārs un despotisks vadītājs. Skaitļu grāmata viņu definē kā ļoti lēnprātīgu, vairāk par visiem cilvēkiem, kas bija virs zemes. Neraugoties uz savu statusu, Mūzus nebeidz piederēt garā nabadzīgajiem, kuri dzīvo paļaujoties uz Dievu kā sava ceļojuma mērķi. Viņš ir savas tautas cilvēks. Tādējādi Mūzum piemērotākais lūgšanas veids ir aizlūgums. Viņa ticība pilnībā sakrīt ar tēva sajūtu, ko viņš jūt pret saviem ļaudīm. Raksti viņu parasti attēlo ar izstieptām rokām pret Dievu, it kā veidotu tiltu starp debesīm un zemi. Pat visgrūtākajos brīžos, dienā, kad ļaudis atsakās no Dieva un paša Mūzus kā vadoņa un veido sev zelta teļu, Mūzus nejūt vēlmi nolikt malā savu tautu. Viņi ir mani cilvēki. Viņš nenoraida ne Dievu, ne savu tautu. Un viņš saka Dievam, Izceļošanas grāmatā 32. nodaļā varam lasīt: šī tauta ir grēkojusi lielu grēku, viņi ir izgatavojuši sev zelta dievu. Bet tagad, ja tu piedosi viņu grēkus, un ja nē, izdzēs mani no savas grāmatas, ko tu esi uzrakstījis. Viņš ir tilts starp Dievu un cilvēkiem, aizbildnis un piemērs visiem garīdzniekiem, kuriem arī jābūt šiem tiltiem, tilts starp cilvēkiem, kuriem viņi pieder, garīdznieki. Tātad tilti starp cilvēkiem, kuriem viņi pieder, un Dievu, kuram viņi pieder pēc aicinājuma. Un tāds ir Mūzus. Aizlūgums ir paredzēts, lai atklātu kunga vēlēšanos piedot. Tāda ir dāvāta pestīšana, kas ietver žēlastību, bet kopā ar to pauž patiesību par grēku, par klātesošo ļaunumu,
lai grēcinieks, kas apzinās savu grēku, no tā atsakās un varētu ļaut, lai Dievs viņam piedot un pārveido. Tādējādi aizlūgums grēcīga cilvēka realitātē aktivizē šo dievišķo žēlsirdību, kura balss kļūst par aizlūdzēja izteiktais lūgums. Jaunajā derībā mēs redzam, ka Kristus stāv Dieva vaiga priekšā un aizlūdz par katru no mums. Viņš cieta un cieš par mani. Viņš sevi pielīdzina man, pieņemot mūsu cilvēku miesu un dvēseli. Viņš aicina mūs ienākt šajā viņa identitātē. Un viņš nesa nevis likumus akmens plāksnēs, bet sevi, savu miesu un asinis kā jauno derību. Tādējādi mūs padara par saviem asins radiniekiem, par vienu miesu ar viņu. Un tieši tāpēc arī Mūzes tēlā tik ļoti skaidri ir redzams šis Kristus priekšvēstnesis, Kristus attēls vecajā derībā. Tālāk ir patriārhs, kura stāsts sākas kalnos, kas ieskauj Betlēmi, kur viņš gana sava tēva ganāmpulku. Tajā brīdī viņš vēl ir zēns, kā pēdējais no daudziem brāļiem, kad pravietis nāk pie viņa un uzrunā, par kuru es runāju. Pareizi, par Dāvidu. Tātad pravietis Samuels pēc Dieva pavēles dodas meklēt jauno ķēniņu. Un šķiet, ka pat viņa tēvs ir aizmirsis par savu jaunāko dēlu, jo tad, kad pravietis atnāk, viņš gana šos ganāmpulku, un viņš nav klātesošs, un tēvs viņu nesauc. Viņš strādā brīvā dabā. Mēs varam domāt par to, kā veidojas viņa personība strādājot brīvā dabā. Arī tagad šeit sēžot, mēs varam iedomāties, ka līdzīgos apstākļos arī Dāvids bieži pavadīja savu laiku. Un mēs varam domāt par šīm vēja dabas skaņām, par saules stariem. Un Dāvidam ir tikai viens pavadonis, kas mierina viņa dvēseli. Tā ir viņa arfa. Un šajās vientulībā pavadītajās dievnās viņam patīk spēlēt un dziedāt Dievam. Gluži kā mēs, kad nācām, dziedājām Dievam dziesmas, līdzīgi kā Dāvids. Mums bet bija viena dziesma, kur pieminējām Dāvidu. Tāpēc Dāvids pirmām kārtām ir gans, cilvēks, kurš rūpējas par dzīvniekiem, aizsargā tos no draudošajām briesmām, nodrošina to uzturu. Un pēc Dieva gribas Dāvidam būs jārūpējas par ļaudīm, un viņa rīcība īpaši neatšķirsies. Tāpēc arī Bībelē bieži sastopams gana tēls, un Jēzus sevi definē kā labo ganu, kura uzvedība atšķiras no algotņu uzvedības. Viņš piedāvā savu dzīvību. Viņš vada savu ganāmpulku, viņš zina katru no tiem vārdā. Un Dāvids daudz iemācījās no šī darba. Tad, kad pravietis Nātans viņam pārmet smago grēku, atcerēsimies, ka viņš pēc viņa pavēles šis karavadonis tika nosūtīts karā, lai viņu nogalinātu, tika tādu situāciju izveidojis, lai varētu iegūt viņa sievu. Kad viņam tiek pārmests, Dāvids saprot, ka viņš ir bijis slikts gans. Viņš vairs nav šis pazemīgais kalps, bet pēc varas traks cilvēks, kā malumednieks, kas laupa. Un te mēs atklājam arī šo Dāvida otro
aicinājuma raksturīgo iezīmi, šo viņa dzejnieka dvēseli, kas ļauj mums secināt, ka viņš nebija vulgārs cilvēks, kā bieži notiek ar cilvēkiem, kuri spiesti dzīvot izolēti no sabiedrības. Tā vietā viņš ir jūtīgs, kam patīk mūzika un dziesmas. Viņa arfa vienmēr viņu pavadīja. Reizēm, lai slavētu Dievam prieka himnu, citreiz, lai izteiktu vaimanas vai izsūdzētu savus grēkus. Un pasaule viņu acu priekšā nav tāda klusa ainava. Viņa priekšā atklājas lietas, un viņš novēro lielākus noslēpumus, un tur rodas lūgšana. No pārliecības, ka dzīve ir pārsteidzošs noslēpums, kas iedvesmo viņu kā dzejnieku, kas iedvesmo viņa mūziku, un kas pārvēršas pateicībā, slavēšanā vai vaimanās un lūgumos. Un tradīcija Dāvidu uzskata par psalmu kompozīciju izcilo mākslinieku, autoru. Dāvids, kurš zināja vientulību, patiesībā nekad nebija viens. Tās ir lūgšanas, kas dod vietu, kas roda vietu viņa dzīvē. Lūgšana, kas dod cēlumu, tādu pacelātību, un Dāvids ir cēlsirdīgs, jo viņš lūdzas. Jā, viņš bija slepkava, bet viņš bija slepkava, kas lūdz, kas nožēloja grēkus. Un līdz ar to, pateicoties šai nožēlošanai, pateicoties lūgšanai, viņš atgriež sev šo cēlumu. Un lūgšana arī mums dod cēlumu, dara mūs par cilvēkiem. Tas spēj nodrošināt mūsu attiecības ar Dievu. Šīs mūsu lūgšana, vai sevis nolikšana Dieva priekšā, pateicībā, paldies, kungs, vai atzīstoties, man bailes, kungs, palīdzi man, vai piedošanas lūgšana, piedod man, kungs. Mēs redzam, ka Dāvida uzticība ir tik liela, ka viņš, kad tika vajāts un viņam nācās bēgt, viņš neļāva sevi aizstāvēt. Viņš paļāvās uz Dievu, teikdams, ja mans Dievs mani tā pazemo, viņš zina, ko dara. Jo lūgšanas cēlums atstāja mūs Dieva rokās. Šī mīlestības ievainotās rokas, kas ir Jēzus rokas, ir vienīgās drošās rokas, kas mums ir. Tālāk vecā derība mums stāsta par pravieti, kurš parādās mistiskā veidā no maza ciemata. Viņš ir cilvēks bez precīzas izcelsmes. Svētie raksti Eliju raksturo kā kristāliskas ticības cilvēku. Pats viņa vārds, kas nozīmē Jahve ir Dievs, ietver viņa šo misijas noslēpumu, ka viņš ir godīgs cilvēks, kas nav spējīgs uz sīkiem kompromisiem. Viņa simbols ir uguns, Dieva attīrošā spēka tēls. Viņš būs pirmais, kas tiks pārbaudīts, un viņš paliks uzticīgs. Viņš ir paraugs ticīgajiem, kuri pazīst kārdinājumus un ciešanas, bet nezaudē savu ideālu. Lūgšana ir dzīvības spēks, kas patstāvīgi baro viņa eksistenci, un grūti pateikt, kurš no viņa piedzīvojumiem viņam bija visnoderīgākie – viltus praviešu sakāve Karmela kalnā, vai apjukums, kurā viņš atklāja, ka viņš nav labāks par saviem senčiem. Lūgšanu viņš atklāja kā ko tādu, kas palīdz ļauties Dievam, arī nepatīkamām situācijām un kārdinājumiem. Tā ir realitāte, kas atrodama arī citos Bībeles aicinājumos.
Elijam uzmanības centrā bija Dieva seja. Savu virsotni viņš sasniedz šajā neparastajā pieredzē, kad Dievs atklājas Elijam kalnā, Horeba kalnā. Viņš izpaudās nevis spēcīgā vētrā, ne zemestrīcē, ne ugunī. Mums te arī vētra gāja pāri. Bet klusā balsī. Vai labāk tulkojot, kas labi atspoguļo viņa pieredzi, ir skanīgā klusuma pavedienā. Tā Dievs atklājas Elijam. Un ar šo zīmi Dievs sazinās ar Eliju, kurš tajā brīdī bija bēguļojošs pravietis, kurš bija zaudējis mieru. Dievs nāk pie viņa, lai satiktu šo nogurušo cilvēku, kurš domāja, ka ir cietis neveiksmi visās frontēs, kurš ir zaudējis mieru, kurš gribēja nomirt. Viņš bija tuksnesī zem krūma apsēdās, lai tur nomirtu. Bet Dievs viņu aicināja, lai satiktos. Un ar šo maigo vēju, ar šo skanīgo klusuma pavedienu, viņš ienes Elija sirdī mieru. Stāsts par Eliju arī ir rakstīts par mums visiem. Kad jūtamies bezjēdzīgi vientuļi, tad tieši nāk šī lūkšana un klauvēs pie mūsu sirds. Un pat tad, ja esam kaut ko izdarījuši nepareizi vai jūtamies apdraudēti, nobijušies, atgriežoties Dieva priekšā ar lūkšanu, atgriezīsies miers. To mums arī māca Elija piemērs. Un noslēgumā kādu ļoti nozīmīgu arī mums grāmatu šobrīd, grāmatu, kuru lasot un pārlasot, mēs apgūstam lūkšanu valodu. Psalmi. Katehisms apstiprina, ka katram psalmam ir tieša vienkāršība, ka to patiesi var lūgt visu laiku un apstākļu cilvēki. Un psalmus mēs arī šeit sveceļojumā lūdzamies katru dienu, no rīta un vakarā, laudēs un vesperēs. Un, ja reizēm ir jautājums, kāpēc tādā veidā ir jālūdzas, tad tas ir veids, kā mēs apgūstam šo lūkšanu valodu. Dievs Tēvs ar savu garu iedvesmoja ķēniņu Dāvidu un citus viņa biedrus, jo psalmi ir Dieva vārds, un mēs cilvēki izmantojam, lai runātu ar viņu. Šajā grāmatā mēs nesaskaramies ar cilvēkiem, tā teikt, ēteriskiem vai tādiem svētiem, kas jau lido, bet abstraktiem, bet ar tādiem, kas izriet no dzīves realitātes, kuri piedzīvo grūtības, ciešanas, sāpes. Un, lai psalmus lūgtu, pietiek ar to, ka esam tādi, kādi esam. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka, lai lūgtu labi, mums jālūdz bez izpušķošanas. Lai lūgtu, nedrīkst iegrimt liekvārdībā. Lūgties tā, kā mēģinot atdarināt, bet esot tāds, kāds es esmu, tādā veidā nākot priekšā ar labajām un sliktajām lietām. Psalmos ir pilns ar problēmām, grūtībām, neskaidrībām, un psalmisti šīs ciešanas neapstrīd, jo viņi zina, ka tā ir daļa no dzīves. Un bieži tas tiek pārveidots par jautājumu, no ciešanām līdz iztaujāšanai. Un starp daudziem jautājumiem ir viens, kas paliek kā nemitīgs sauciens un iet cauri visai grāmatai. Cik ilgi, līdz kuram laikam? Katras ciešanas prasa atbrīvošanu.
katra asara prasa mierinājumu, katra brūce gaida dziedināšanu. Līdz kuram brīdim, kungs, man būs jācieš, uzklausi mani. Cik reizes mēs tā esam lūgušies, cik ilgi, vai tad nepietiek, kungs? Un patstāvīgi uzdodot šādus jautājumus, psalmi māca mums nepierast pie sāpēm un atgādina, ka dzīvība netiek glābta, ja tā netiek dziedināta. Katra cilvēka eksistence vai viņa stāsts ir īslaicīgs, bet lūgšanu cilvēki zina, ka viņi ir dārgi Dieva acīs, un tāpēc asarām arī ir sava nozīme un sava jēga, un tas ir svarīgi. Mēs lūdzam, mēs to darām, jo zinām, ka esam vērtīgi Dieva acīs. Un tā ir svētā gara žēlastība, kas iedveš mums šo apziņu, ka esam vērtīgi Dieva acīs. Psalmos mēs varam atrast atbildi, ka pat tad, ja visas cilvēku durvis būtu aizslēgtas, Dieva durvis ir atvērtas. Pat ja visa pasaule ir pasludinājusi spriedumu, nosodošu spriedumu, Dievā ir pestīšana. Kungs klausās. Dažreiz lūgšanā pietiek ar to zināt. Problēmas nevienmēr tiek atrisinātas. Tie, kas lūdzas, nav maldināti. Viņi zina, ka daudz dzīves jautājumi paliek neatrisināti. Un ka ciešanas pavadīs, un ka pēc vienas kaujas mūs sagaidīs citas, bet ka Dievs mūs uzklausa, ka Viņš ir kopā, un viss kļūst izturamāks. Šādos brīžos mēs varam arī pārdomāt par Jēzu, kurš raud pirms Lācara kapa, kurš uztraucās un izjūt bailes Ģedzemenes dārzā. Domāt, ka Jēzus raud par mani ciešanās, ir mierinājums. Svētā Aviles Terēze savas māsas un arī mūs visus bieži aicina tieši apdomāt šo Jēzus cilvēcību, jo tas palīdz mums sevi identificēt, sevi atklāt, ka Jēzus personā, ka Viņš ir arī kopā ar mums šajos pārbaudījumu un ciešanu brīžos. Un arī tāpēc lūgšana nav nomierinošs līdzeklis, lai mazinātu dzīves raizes. Drīzāk tā padara ikvienu no mums atbildīgu. Psalmos lūgšana parādās kā būtiska, labai un patiesi cilvēciskai dzīvei, vadot mūsu soļus saskaņā ar Dieva gribu un māca izvairīties no ļaunuma lamatām. Patiesa lūgšana ļauj mums lielu bēdu laikā redzēt realitāti ar Dieva acīm un skatīties uz brāļiem un māsām ar līdzjūtību un cieņu. Tajos saplūst gan personiskā, gan kopīgā lūgšana, Dieva slavēšana, kas apvienota ar rūpēm par citiem, īpaši nabadzīgajiem, kam vajadzīga palīdzība. Psalmos, kas šķiet vispersoniskākie un privātākie, viņi tiek lūgti tempļa liturģijā un sinagogās, un pēc tam senāko kristiešu kopienu sapulcēs. Viņi mums atgādina, ka lūgšana ir jāaptver, ka lūgšanai ir jāaptver katrs mūsu dzīves aspekts šajā pasaulē. Un dažreiz lūgšana sākas baznīcās, bet pēc tam liek mums kalpot citiem mūsu pilsētu ielās. Dažreiz lūgšanas rodas mūsu ikdienas darba vidū, bet pēc tam tiek pabeigta baznīcas liturģijā. Tādā veidā mēs mācamies lūgt psalmus, ļaujot to balsī kļūt par mūsu pašu, cenšoties augt mīlestībā uz Dievu, paļauties uz Viņa glābšanas plāna izpildi.
un žēlsirdību pret visiem brāļiem un māsām. Tā mēs izgājām cauri vecās derības pieredzei, kas atklāja mums lūgšanu, sekojot, pārdomājot Abrahama lūgšanu, Jēkaba lūgšanu, Mūzus lūgšanu, Elija lūgšanu, Dāvida lūgšanu un psalmu lūgšanas. Paldies!